Metināšanas pusautomāts Torres SuperMic 160S ir invertora tipa pusautomāts, kas paredzēts metināt mazokļa tēraudu, nerūsējušu tēraudu, varu, bronzu, alumīniju, čugunu, kā arī citus metālus un sakausējumus, īsi par aparāta raksturlielumiem. Tīkla spriegums 220 volti. Metināšanas režīmi MIG-MAG metināšana ar gāzi un bez, rokas MMA metināšana ar pārklātu elektrodu. Aparāta svars tikai 11 kg. Stieples diametrs 0,6 un 0,8 mm, elektrodu diametri no 1,6 līdz 3,2 mm, kas ļauj metināt līdz 4 mm biezu metālu. Detalizētos tehniskos raksturlielumus var apskatīt video beigās. Izskatīsim priekšējo paneli. Augšējā panelī atrodas režīmu maiņa, MIG-MMA, barošanas tīkla indikators, temperatūras indikators, kas ieslēdz, kad aparāts pārkarst, stieples padeves ātruma regulators no 0,5 līdz 13 metriem minūtē, metināšanas strāvas regulators pie MIG no 30 līdz 160 ampēriem, pie MMA no 20 līdz 140 ampēriem. Apakšējā daļā atrodas masas spailes ligzda, elektrodu turētāja ligzda, degļa eiro ligzda. Spaile, turētājs un deglis ietilpst komplektā. Apskatīsim, kas atrodas iekšā. Metāla padeves mehānisms, kas sastāv no 2 rullīšiem. Polaritātes maiņas spailes, metināšana ar gāzi un bez. Stieples padeves poga, bez gāzes un strāvas. Spoles turētājs, kas paredzēts spolē, kas sver 5 kg un 1 kg. Lai pusautomātu būtu viegli pārnēsāt, tā augšpusē ir paredzēts rokturis. Tagad apskatīsim, kas atrodas aizmugurējā panelī. Uzgalis gāzes pieslēgšanai, ieslēgšanas izslēgšanas slēdzis, ventilators, tīkla kabelis. Tagad uz jūsu ekrāniem parādīsies aparāta tehniskie raksturlielumi. Lai tos izpētītu, lūdzam apturēt video.